Arī ir, bet tur ir jāzina. Zellies tā lists ir? Ir lists. Viņa ir Šopēna. A tu saproti, katrs Baksāns ir Tas, kas ir rakstīts, neko var saprast, un nevar aprast, ka nevar saprast. Kas netīk visādi brīku, un tai, kas patīks, tu var... Es vēl atceros, tu jau no kā iekšē, tas ir kāds sēneski, gan tur visiem. Nē, es neskaitīšu. Nē, noskaiti. Viņu grāmatu, ja? Viņš gan tāmnieku valodā tur sarakstīs, to grāmatu viņi nav izdot, viņi tikai tiem, ka viņi saka, bija 70 daudz nav, bet tur arī ir tādi dzējoli, kas tiešām, kas saka, aizkustina, un tad ir arī tādi, paviegli. Bet tie arī vajadzīgi. Jā, visiem rakstniekiem. Noskaiti, tā kā lai vēl tukšu runu. Kā sākās. Man māja arī tas dzējoli. Kur tu dabūji to dzējoli? Manam vīram Talsu dāmas uzdāvināja. Tu redzēji? Jā. Ka nevar saprast, ka nevar aprast, ka nevar saprast. Nekas vairs netīk, viss ātri apnīk, un patīk, vairs vairāk netīk. Kā tur bija? Ka nevar trāpīt. Nē. Kals, es jau vairs aizmirstu. Bija tumši robi, kur reiz bija zobi, un balss skan skūpi, krunātīgs tu topi. Kals cimdi auti, pie krāsnes žauti, un pats vairs neapjautu, kāpēc kalst vaigi. Jā. Vairs nevar trāpīt, kad vajag lāpīt. Visbiežāk kā trāpīt, kad nevajag lāpīt. Un tur jau vēl diezgan daudz tie. Jā, grāmatu palas, jā. Es šodien ņēmu viņu pāršķirstī, un tad tur ir tāds tāmnieku valodā, tad tur ir tāds Vojman šes, kā Jolāns pokste, tagad zieme nebūs gals. Cits gads marci cājmāta klukste, šopaus ar vēl sniegs un sals. Pagāja nedēļa vēl tāds bišķiš, un ko dome ziemi cauri. Vecais tēvs aiz mājgals sēznam, saulē grūzdam plika pauru. Saplauk puķiš, visas stūras, putniņa atskrēja oliņas dēr. Kobiņ kurkste, dubeļūres, nevar vienu klausēt stāt. Aizbiņ paukar Mārtiņš dzirdē, kukai dzergus laik no vieta. Solāts nemieris čokra sirdi, rudiņas ievūs jāņem ciet. Un jo tālāk dzīvē Mārtiņš sāktam galīgi čābiskiet. Pirmai sirdī graužumā tārpiņš, vēlāk durviens kā miet. Šitāda vazbam pamest, kaut maz ziluņbūs var spēt, tāpēc nakt pa mēnešu gaisam Mārtiņš vēl pe jūs. Labi, tur vēl kādi 7 panti, apmēram. Tas ir drūgi, nē, bet to Lasat tās vēstules? Mēs tām neko. vai te ziemai nebūs galvas? Bet man esi tā sagatavojis, taču jālas tās vēstules. Man tur jau ir sagatavots. Mārīt, vai tu arī esi kā Ernests gatavs? Jā. Es jau pārmetu Aspazijai, ka viņi par tiem 150 gadiem ņēmus un uzbaroju uz Raini. Viņš nav Raini. Izrādās, ka man es slikti redzu, bet ko nekāda. Ir devies pie viņiem ciemos uz Kastaņolu un redz, ka Aspazija un Rainis ir ļoti tādos grūtos materiālos apstākļos. Un Aspazija aicina Raini kopā ar Ernestu Biržnieku Upīti it kā iedzert kafiju vai šokolādi, bet tā arī šokolādi nepasniedz, jo šī viņai nemaz nebija. Un tāpēc Ernests Biržnieks Upītis nolemj dot naudiņu un uzturēt Raini un Aspaziju trimdā, lai viņi varētu sarakstīt savas jaukās un ļoti mums visiem patīkamās lietas darbus. Un tagad Ernests Biržnieks Upītis, kas ir Māris iejuties šeit, atbild Aspazijai un Rainim. Rainim pārsvarā, jā? Nu, tas būtu tā nekorekti rakstīt Aspaziju. Lietu, tad redzēsiet, kāds man šim brīžam ar to sakars. Parīzē ar Jankavu un Siliņu spriedam, ka jums sakrājušies vairāki manuskripti, bet nesot attiecīgs izdevējs.
Baumanis būtu labs izdevējs, kurš negribot nekādas peļņas priekš sevis, bet viņam nesot kapitālu pasrāti ļoti uztraukti par domas atlaišanu. Streiko ļoti daudz firmas, starp tām arī lielākās – Nobeļa un Rothschilda. Baidāmies, ka neatkārtojas pērnais tracis, jo tatāri vēl vienmēr lieli patrioti. Konservatori, monarhisti, citi visi pa lielākai daļai kreisās pārnaktī. Nebija jutusies labi. Drīz es gan piecēlos, bet bija par agru, un tad otrais nogulēju 3 nedēļas. Tagad esmu Cīrihē ārstēties un sāku atkal pamazām atspirkt. Memoārs, protams, šogad izpalika. Es birzniekam aizrakstīju, ka došu nākošajam šim gadam vairāk kā ap 10 līdz 12 loksnes. Arī fotogrāfijas vēl dažas būs jāpieliek. No memoāra pāri gabalīgs. No honorāra pēc vēlēšanās izmaksā tūlīm, citu atstāja, dēļ pareizākas aprēķināšanas varbūt pret maziem procentiem, izdevumā un pēc ieliktā darba vērtības aprēķina peļņu no ienākumiem. Labu jums no jūsu cienīgajiem piederīgajiem, esat mīļi sveicināti no jūsu e-birzniekā. Man jāpaskaidro jaunajiem apmeklētājiem, ka tiek lasītas Ernests Birznieka kopīšas vēstules Rainim un Aspazijai, un Aspazija raksta Ernestam Birzniekam. Piemēram, Mežiņš nav izdevies, un arī citi tādi miglaini. Manuskriptu jūs dabūsiet rokā tūlīt decembra sākumā 6 līdz 10 loksnes, un līdz tam laikam bildes jau būsat izgatavojuši. Mēģināšu arī sacīt kādas no attiecīgo personu fotogrāfiju. Grāmatu veikalu. Baidos ļoti, ka arī Pliekšāns būs iekritis. Viņš rakstīja, ka piebraukšot vēl pie jums un tad uz dzimteni. Pie manis tagad uzturas sudraba eģus. Gaidīšu no jums kādas rindiņas. Kad nu vienreiz esam sākuši runāt par izdošanu un naudas lietām tuvāk, tad izrunāsimies līdz galam. Jums arī derētu uzdot Baumanim, cik jums vispār būtu vajadzīgs katru mēnesi, tad viņš varētu sastādīt mazu budžetu un tā kārtīgāki ierīkoties ar honorāriem. Par visu izdevumu pasākumu manas domas būtu šādas. Spēku vajadzētu izvērst par tādu izdevumu, kāds krieviem ir znaņie. Baumanis pirmā vēstulē minēja, ka Jankavs esot sastādījis kādas statūtas spēkam, kurus Baumanis gribēja. Maniem ienaidniekiem. Nezinu, kā būs ar manu pārbraukšanu. To varēšu tikai tad, kad atspirkšu. Šim brīžam man tik vāji nervi, ka nevar ne trokšņa, ne sabiedrības panest. Lūdzu, atsūtiet man saulainā stūrīša 2. izdevumu. Un to kraujas rakstu. Mēs neesam nekā dabūjuši. Novēlu jums ar dzimtu laimīgu jauno gadu. Aspazija. 1907. gada 31. martā. Sveicināt un lai jūs ar Aspāziju neļaunojieties, ka viņš jūs daudzinot pa visu Krieviju. Nesen atkal viesojamies pie Aspāzijas, nolūkojamies viņas zaudētajās tiesmām to paziņot. Vēlēšanu listē viņš bija uzstādīts zem īsta vārda, uzvārdu un profesijas, no tā redzams, ka viņu nemaz tik cītīgi nemeklē. Varbūt vienīgi pastā vēstules vēl uztver. Mīļais Raini, vai tu jūti, cik man šobrīd ļoti grūti? Viss pa iekšu riņķī griežās, kaut kāds kamoks kaklā spiežās. Kur ir staltais kalna kāpējs, kur ir zelta zirga jājējs, kur ir Jāzeps un tā brāļi, visi tādi pliki cāļi. Mazā Aina tagad liela, viņai patīk dzirnaviela. Viņai patīk puiši klīti, kas var uzlikt kotelīti. Kur līdz tavi dzejas panti, ko līdz Rīgas spekulanti. Ko līdz šnabis pudelē, ja nav draugs, kas piestiķē. To teica draugs tad, kad Rainis viņam jau aizgājis mūžīgi. Liecies mierā darbinieki, kas ir mierīgs. Te nu bija, ja? Jā. Viss tik šaubs, tik zems, tik banāls.
no jūras izvērties tik netīrs kanāls, tik nospiests prāts ap sirdi ir tik drūmi, pa gaisu lidot apkārt pulverdūmi, te skaties izdauzīti baznīcas logi, un tur ar naglām aiznagloti krogi. Kur nu tu izsūdzēsi savus grēkus, kur smelsies autiņā jaunus spēkus? No mužniekiem tev draudot aizliegts zvejot, no cenzora tev raudot aizliegts dzejot, tas vienīgais, kas aprakstīties ļaujas, ir puķu balles un konfetī kaujas. Bet būs tev talsi minēti vai tukums, tad tūdaļ noliksies tev virsū brukums. Un to nu nebūtu viss nevar saukt par joku, kad uzskaita tev pāri 100 koku. Nav patīkami ārkārt taisni pretēji, tiek uzstādīti tev tie ložu metēji, bet tas nu notiek kopš mums iekš modas, ir stipri nākuši tās dumdum glodas. Gūs patvaldību kā pa niekiem buretī, bet mēs no patvaldības tiekam turēti, un visas, kas mums dāvinātas reformas, pie dāmām tikai reformu kleitais parādās. Bet pīs tev skuķis sarkanām lentēm vizīti, tūlīt būs klātu policists ar vizīti. Un ja kur notiek maķinīt kāds lēmums, te tūdaļ protokols un soļu spērnums. Kur ej, kur stāvi, visur kara stāvoklis. Ja netīk stāvēt, būs tev cietums sēdeklis. Tāds ir Aspazeļai dzejos. Es biju ļoti izbrīnīta. Starp citu, mana mamma viņu ir redzējusi Talsos. Mana mamma, jā, viņa ir redzējusi Talsos Aspazeļu ar Raini viņa stāstīja. Vienreiz viņa bija aizbraukusi. Nepars vēl redz, viņa raksta arī par Talsiem. Tieši Talsos viņa teica, es redzēju gan Raini, gan Aspazeļu.